No problem. Esat sveicināti Liepājas Olimpiskajā centrā. Paldies visiem, kas šajā pirmsbrīvdienas ceturtdienā ir ieradušies. Varam sākt preses konferenci, kā jau visiem klātesošiem. Es domāju, ka tas ir zināms. Parīt, sestdien, sāks Ziemeļvalstu čempionāts minigolfā. Pirmoreiz tas notiek Latvijā, un mums tas ir liels prieks un pagodinājums. Ziemeļvalstu čempionātā piedalās Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas un, protams, arī Latvijas izlases. Un šajā preses konferencē piedalās Jonas Gustafsons un Filips Svensons. Abi ir Zviedrijas izlases spēlētāji, arī pasaules čempioni. Piedalās Werners Kiršs, minigolfa kluba Līva prezidents. Piedalās Pasī Aho, Pasaules minigolfa federācijas prezidents, Inese Kupce, Latvijas minigolfa kluba asociācijas prezidents, un Madara Kirša, Latvijas izlases spēlētāja, kurai šodien, kā mēs visi zinām, ir dzimšanas diena. Tagad es došu vārdu minigolfa kluba Līva prezidentam Werneram Kiršam. Labdien! Mums ir patiesi prieks, kad Liepājā notiks šis brīnišķīgais un nebijis minigolfa notikums. Ir ieradušies, kā jau Kristofers minēja, ir ieradušies labākie skandināvu spēlētāji. Turnīrs solās būt ļoti spraigs. Daži ciemiņi jau ir atbraukuši pirmdien, kā Norvēģijas izlase. Vakar ieradās Dānijas, Somijas, ļoti vēl arī Zviedrijas izlase. Notiek intensīva laukumu piešaude, tiek meklētas labākās bumbas un labākās trajektorijas. Latvijas izlase arī ļoti cer uz šīm sacensībām parādīt labāko sniegumu. Redzēsim, kā tas mums izdosies. Mums ir ļoti jauna junior izlase, ļoti pieredzējusi dāmu izlase. Redzēsim, kā viņiem veiksies. Ir izdevies pirmoreiz izveidot senioru izlasi. Latvijas izlase nekad nav spēlējusi senioru sacensībās. Šoreiz būs pirmā reize. Un arī būs pilna kungu komanda, 6 spēlētāji. Liepājā pavisam tiks izcīnīti 10 medaļu komplekti, 6 individuālajās klasēs, tātad junioriem meitenēm, junioriem zēniem, senioriem kundzēm, senioriem kungiem, sievietēm un vīriešiem. Kā arī 4 medaļu komplektu komandām. Junioru komandām, dāmu komandām, kungu komandām un senioru komandām. Jāpiebilst, ka pavisam ir ieradušies 70 ciemiņi mums, no tiem aptuveni 60 ir spēlētāji un 10 ir treneri. Plus vēl Latvijas izlases 17 cilvēki un treneru korpus, tātad ļoti kupli pārstāvēti visi ir. Vēl jāatzīmē, ka šis ir jau 14. Ziemeļvalstu čempionāts 31 gadu laikā. Pirmais norisinājās Gēteborgā, Zviedrijā, un, kā es teicu, pirmo reizi tas ir Latvijā. Preses konferences dalībnieki, es domāju, gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja ir jautājumi Zviedrijas sportistiem, tad tos varat uzdot vispirms, jo viņiem ir jādodas atpakaļ trenēties. Ja jautājumu nav, tad viņi var doties, un mēs varam uzdot jautājumus pārējiem. Kā Zviedru sportisti jūtās, kā viņiem laukumi patikās? There's a question, how do you feel in the Liepājas? You like the courses? Yeah, we haven't been played yet. We're waiting for practice, but it looks nice. Seems very nice. Yeah. New course and it looks very good. Lai tulkot? Uz uzvod noskaņot, vai ne, ir tikai, protams. So, do you feel like you're ready to win? Is that what you're going for? Is that the main goal for Team Sweden this year? I think it's always the main goal to win. It's a bad decision to not go for it all the time. Un kas ir tie stīvākie konkurenti? What do you think is your toughest competition? I would say it's Finland. Yeah, I'm not sure about the teams, but I think it's... As always, Finland, right? Yeah, in order champion, yeah. In every sport, yeah. Sweden against Finland. Es gribētu piebilst, ka, manuprāt, mēs abus šos kungus redzēsim vīriešu individuālā finālā starp 9 labākajiem. Man ir tāda priekšlikuma. Paldies. All right, so if you have to go and practice, you can do it. Go for lunch. Yeah. Go for lunch. Thank Thank you very much. Thank you. Jautājumi pārējiem konferences dalībniekiem.
Kā Madara jūtās pirms sacensībām? Es nezinu, tāds satraukums, jo it kā no vienas puses tas ir māja laukums, bet tā kā šobrīd mācos un strādāju Rīgā, tad mazāk ir sanācis patrenēties varbūt kā citiem komandas biedriem. Tomēr ir tāds uztraukums, jo, manuprāt, lai gan no vienas puses mēs varētu būt vislabāk sagatavot, tomēr šajā spēlē ļoti daudz ko izšķir psiholoģiskā sagatavotība un pareizi nostādīšana pirms starta, jo šeit ne tik daudz varbūt ir atkarīgs. Protams, viena lieta ir tehnika, otrā lieta ir, teiksim, pareizo gumbu izvēles konkrēti laukuma, bet otra lieta ir arī tas, cik tu spēj sevi, es teikšu, vienkārši savākt pirms katra sitiena, pirms katra apļa, jo principā šeit ir ļoti svarīgi arī, teiksim, tas kā, psiholoģiskais tas status, bet, manuprāt, mēs ar dāmu izlasi varam nostartēt, manuprāt, pietiekoši pieklājīgi, mēģināsim pacīnīties par augstām vietām. Tā kā šis ir komandu čempionāts, kurā katrā riņķī sliktāko rezultātu svītro ārā, tad patiesībā, ja pat vienam spēlētājam, teiksim, neiet konkrētā riņķī, tad ja pārējie 3 nospēlē veiksmīgi, ir ļoti liels iespējas. Un kādi rezultāti pati būs apmierināti? Man tā grūti spriest. Es būšu pat apmierināta, ja nebūs daudz kļūdu, lieku kļūdu, ja rezultāti būs plus mīnus labi. Un galvenais, galvenais, manuprāt, šeit ir tas komandas sniegums. Labi, veiksim, paldies. Paldies. Man ir jautājums Inesei, vai ir iespējams mērķis Latvijas izlasē, kādu vietu jāiegūst? Klusībā jau ir visādi augsti mērķi izvirzīti, bet nosaukt viņi nav, jo Zviedrijas izlases, piemēram, kas mums šobrīd, uz ko mēs vairāk ceram, tā ir, protams, dāmu izlases, jo viņas ir vispieredzējušākās un visvairāk kopā spēlējušas un ar lielāko spēļu pieredzi. Un mūs iepriecinātu tad, ja mēs spētu, vispirms jau kādā aplī uzvarēt Zviedrijas izlasi, tad varbūt vairāk kā vienā aplī un ja tas būtu 3 apļos vai 4, tad jau varētu domāt arī par uzvaru. Tas ir no pašām atkarīgs. Ko varētu uzskatīt par Latvijas izlases sīvāko konkurentu? Dāņus? Latvijas izlases īstenībā ir ar visiem šiem spēlētājiem ir, es varētu teikt, mācekļu lomā vēl joprojām, jo visās Skandināvijas valstīs minigolfu spēlē vairāk kā 70 gadus sacensībās. Un mūsu jubileja ir šobrīd 20. Tā kā tas ir, teiksim tā, mums ir palikuši knifi apgūstami, spēles knifi, kas, teiksim, izšķir starp to 1. vietu un 2. vietu, vienalga starp fināla 6. un 7. vietu, tad tie ir tādi mazi sīkumi, un ja mēs tos spēsim, tad šeit jau vairāk par 5 komandām nav nevienā klasē. Tā kā 1. 5. mēs noteikti būsim, bet mēs cīnīsimies, cik varēsim, lai būtu augstāk. Dāmas ir 3 komandas, tātad, teiksim, tas nenozīmē, ka ja viņas būs 3, ka viņas būs sliktākās, jo 2 komandas nav varējušas dāmu izlases uzlikt šeit. Vai nav gribējušas, vai nav varējušas, viņas nav tik stipras. Dānija nepilna komanda, Norvēģija vispār nav. Jā, tātad... Jau ir 4. Tā kā principā, ja uzvarēs viena, būs labi, bet ja uzvarēs 2, tad pavisam būsim laimīgi. Galvenais stabilitāte. Centīsimies es domāju, ar visiem spēkiem. Es gribētu piebilst tādu lietu. Kungu izlase ir arī, es pats arī spēlēšu, un ļoti daudz ir liepainieki vai bijušie liepainieki. Praktiski mums ir viens neliepainieks kungu izlasē. Tad mēs esam nosprauduši tādu mērķi. Protams, būs ļoti grūti, neiespējami cīnīties par medaļu, bet mēs esam apņēmušies, ka kādā aplī kāds no mums var izšaut un parādīt, varbūt tiešām vienā vai 2 apļos ļoti labu sniegumu. Mums ir
trīs izlases debitanti, kuri nekad nav spēlējuši, un kuri īpaši Liepājas zēni, kuri vēl gadu atpakaļ par to varēja tikai sapņot. Ja? Tātad, es ceru, ka šī viņam būs liela pieredze. Un vēl papildinot Ines, es varētu piebilst, ka mēs būtu ļoti priecīgi, ja arī individuālajos finālos spēlētu mūsējie un censtos sisties par pēc iespējas augstāku vietu. Kurš ir tas Latvijas izlases spēlētājs, no kur jūs gaidat brīnums, kurš izšaus tā, kaut ko tā? Viens tāds vai ir tāds? Kurš tas ir? Mēs gaidām no visām mūsu 4 meitenēm, 4 dāmām. Es ļoti ceru, kad varbūt Jānis Medveckis varētu labi nospēlēt, Mārtiņš Vilmanis, un arī kādu pārsteigumu varētu sagādāt debitants Uģis Vojcišs. Varas aizmirst. Par sevi es šoreiz nezinu. Bet īstenībā ir tā, ka šie ir vispieredzējušākie no kungiem, ja? Un divi amatieri, teiksim, bijušie vēl pagājuši gadu, ja viņi nospēlēs savā līmenī, tad viss būs kārtībā. Mums, diemžēl, viens ļoti stiprs spēlētājs ir palicis ārpus izlases, Jānis Džiguns, diemžēl, tādu vairāk ģimenes apstākļu dēļ viņš nav. Un godīgi sakot, viņa spēle Latvijas ziemas čempionātā, kad man izdevās viņu uzvarēt, un viņš palika otrais, es jūtu viņa elpu pakausī, viņš bija ļoti labā formā, un tas ir mums liels zaudējums. Katrā ziņā tad mūsu izlase būtu vēl vairāk konkurētspējīga. Tagad ir. A question for Pasi Aho. Would you agree that Finland's toughest competitor is Team Sweden? It's obvious that Sweden is the biggest mini-golf country in Nordic countries, and I think they are favorites in all categories, but the challengers are pretty hungry, and it has happened in the past that the Swedish teams have not won, but that would demand more than 100% from other teams. So in individual categories, I see other candidates as well, some coming from Norway, Denmark, Finland, Latvia, I hope in the ladies category as well can do some challenge. So it is not clear that Sweden will win all categories. They will have to work hard for it. As a president and as a Finn, do you still root for Finland? In my heart, a little bit yes. I am still coaching them as well, not in this competition, but it doesn't matter which competition. I always respect that the best players win, but if they happen to come from Finland, of course, I'm a little bit extra happy.